Labrīt. Sveiks. Zīves būs? Jā, tur ir. Daudz? Ir daudz. Lielas? Un vakar bija pirms lietas forša smuka līdaciņa uz lielo džerkiņu. Viena? Un otru ceļ augšā un viņi knapi un ņemās. Rokā iekoda? Gandrīz vai. Bet ir, jā. Nu. Vienīgi vakarā izlīdām, ka laikam viss nomierinājās un tad īsti nevienam nekas nebija. Bet ir zivtiņi droši vien, ka ir. Labi, tev manīs. Davai neatsaks. Ko tu taisiet skrūvēt, Jāni? Laivu skrūvēt. Jums jūk ārā viņi? Vēl nejūk, bet jā, nu. Jābūt līdzi ir, jā, obligāti. Zīves arī ķers vai tikai skrūvēs? Nu, nezinu. Mēģināsim ķert, bet vai ķersies, mēs nezinām. Labi, neatsaks. Čau. Labdien. Nu, rīts labs. Saulīti beidzot spīt. Nu, kādas prognozes? Nelīs. Laika ziņās rādīja, ka būs. Pēc 2 dienām lietas negribās vairāk? 3. 3. Jo 3 jau. 3, jā. No kā ar zivīm vispār? Ir, bet man liekas, visi jau slaipjās. Nevar jau īsti no neviena saprast. Nav baigies duļķis ezerā, no šajienes ļoti nevar liels, saprast. starp citu, visā garumā no saltas sveiž pūš, un viss ir brūns, un jā, ir, un uz kaut kur uz tās robežiņas, kur nav, tur ir zivi. Nu, kāds pašam prognozes, cik uz laivu būs zivis? Pirmajā stundā jau būs kādas 10-20 zivis sasūtītas, ja viss būs labi un visi ātrajām laivām ir, un 5 dabūsim. Vai būs daudz vairāk un izmērs, nezinu, bet, nu, tabula aizpildīsim. Labi, nesaks. Pie vēl. Čau, labrīt. Ikgadējais burtnieka pasākums. Laiciņš solās normāls, bez lietas, ar vējiņu. Esot duļķis, te jau redzēs, kas būs. Braucam iekšā. Čau, Juri. Čau. Jā, manējais pārnieks šodien. Kādas prognozes? Cerams, ka būs labāk kā vakar. Kā bija vakar? Vakar bija bēdīgi. Braucam iekšā. Viena copa pievilkt pie laivas, un tas arī viss. Mums šodien ar starp citu nav uztveramā tīkliņa, kas nav forši. Jā. Nāksies veiklās roķēls likt vietā. Vai ne? Jā. Nu, labi, braucam iekšā, te jau redzēs. Pirmās dils, liels asars. Un tāds smuks, jā, riktīgi. Labais. Uz čarteri baitiņa. Tūlīt nomērīsim intereses pēc. Jā, uzpačē. Andevai uzpačē. Laižam, lai 40 centimetri. Smuks burtnieka asars. Tā. Nu, beidzot pēc tukšajām copēm pirmais mēriņš laivā. Pēc daudzām tukšajām copēm beidzot otrais mēriņš laivā. Copa burtniekā, kāda ir bijusi. Kā 4. zemmēriņš. Nesanācu šodien sadraudzēties ar burtnieku, kā jau minēju iepriekš, otra švakākā copa, kāda burtniekā ir bijusi, bet tāda ir copa, neko darīt. Copes bija, zemmēri bija, daudz tukšās copes, un tikai 2 mērus laivā šodien dabujām. Bet ziniet, ko es jums teikšu? Copēt tāpat ir forša. Vot šitā. Čau, līdz nākamajai reizei. Tā.